Jā, es esmu Latvijas ornitoloģijas biedrības biedra. Mūsu pusē, Saldus pusē, organizēju putnu dienu pasākumus, piedalāmies arī dažādos visādos ar dabas aizsardzību saistītos pasākumos. Šodien es prezentēšu ne manis izdomātu, ne manu pētījumu rezultātus. Pamatā prezentācijā es esmu balstījusies uz diviem tādiem ļoti pamatīgiem pētījumiem, dokumentu apkopojumiem. Tātad pirmais, tas ir Jānis Priednieks, kurš ir ļoti cienījams ornitoloģijas biedrības biedrs, Latvijas Universitātes medicīnas un dzīvības zinātņu fakultātes ekoloģijas nodaļas vadošais pētnieks, certificēts dabas aizsardzības pārvaldes putnu eksperts. Un otrs dokuments ir Latvijas Sikspārņu pētniecības biedrības izstrādātās vadlīnijas. Abi šie dokumenti ir tapuši Latvijas vides aizsardzības fonda finansētos sadarbībā ar dabas aizsardzības pārvaldi īstenotos projektos ar mērķi veidot īpašas vadlīnijas ekspertiem, kuri apseko potenciālās VES teritorijas un lai viņi varētu izvērtēt ietekmi uz dzīvo dabu. Kopumā šajos dokumentos ir analizēti tuvu pie 100 dažādi avoti, dažādi dokumenti. Šeit vienkārši slaidā ir kā paraugs divas lapas puses no tā. Tā tad mēģināšu īsi par galvenajiem faktoriem, kurus vēja parki varētu ietekmēt. Tas, kas ir reāli acīm saskatāms, cilvēkam parastajam, viegli arī apziņai pieņemams un neapstrīdams, tas ir, ka putni, sikspārņi var tikt traumēti un iet bojā, traumējoties ar kustīgajiem propelleru vēja turbīnu lāpstiņām, un angliski tos sauc par blade, kam tiešais tulkojums pirmā nozīme ir asmens, žilete. Tātad tieša sadursme ar vēja turbīnām visvairāk ietekmē migrējošos putnus, gan gājputnus, gan arī tos, kas pārvietojas baros savā pamat dzīves vietā. Viņi nelido ļoti tālu uz sazin cik tālām zemēm, bet tātad viņi pārvietojas arī tuvākā teritorijā. Kā arī plēsīgos putnus, kuri medī, un viņiem ir vajadzīgas medīšanai lielas teritorijas. Liela daļa sadursme notiek tieši migrācijas laikā, kad putni lido lielos attālumos un var būt noguruši, var nebūt pietiekami vērīgi pret dažādiem šķēršļiem. Īpaši jūtīgas ir tās sugas, kas lido zemu un kas lido naktī, tumsā. Man ļoti grūti, es neuzskaitīšu visus šos dokumentus un atsaucas uz tiem pētījumiem, bet tiešām ir ļoti veikts ļoti plašs pētījumu rezultātu, arī pārskats, un liecina par to, ka pie vienas vēja turbīnas gada laikā bojā iet no 5-10 līdz 60 putniem. Kā jūs saprotat, tur ir ļoti liela tā atšķirība. Un pētnieki ir secinājuši, ka tas ir atkarīgs no tā, kur tā turbīna atrodas. Un ka vislielākais bojā gājušo putnu skaits ir tieši pie mitrājiem, pie ūdeņiem, upēm un arī tā skaitā piekrastē. Tātad mitrāji, iedomājamies, Kaigu purvā pašlaik tiek būvēta milzīgākā stacija Latvijā šobrīd. Vēl jāņem vērā, ka putnu bojājējā svarīgu vietu ieņem arī elektrolīnijas, un runājot ar cienījamo
Priednieka kungu, viņš tieši to arī uzsvēra visās aktivitātēs, visur, kur notiek sabiedrības iesaiste, kur kādam, ja vien ir par to teikšanu, lai elektrolīnijas neveidotu pa gaisu, lai būtu tikai un vienīgi pa zemi. Putni var ne tikai sadurties ar turbīnu rotoriem vai reizēm arī ar torņiem, tos var traucēt arī turbulences. Tieši tā ir tā nemanāmā daļa, jo tiek pētījumos un tur, kur tiek skaitīti tie bojā gājušie putni, tur pamana, protams, lielos putnus, ne jau mazos sīkos. Jā, un tā kā nesenā intervijā viens ļoti cienījams kungs izteica, ka lakstīgals čupā sakritušas jau zem neviena rotora nav atrastas. Loģiski, vai neiedomājieties mazos dziedātāju putniņus, vai viņi vispār tur var atrasties zem tiem spārniem. Tātad par gājputniem, ka jau 2011. gadā bija pirmie pētījumi par to, ka kustīgie gājputni, tādi, tie, kuri ir ļoti mobili, zināmā mērā izvairās no lidošanas vēja elektrostaciju tūmā. Tur pat bija pētījums, ka 97% var izvairīties. Bet atkal viens tāds fakts, tātad pētījumi tiešām reģistrētie pētījumi pierāda to, ka putni iemācās sadzīvot ar turbīnām, iemācās sadzīvot ar rotoriem, viņi pārlido vai nu pa augšu vai aplido šīs turbīnas. Tagad mēģinām iztēloties. Šie pētījumi ir veikti pie 100-150 metru augstiem rotoriem. Cik augsts šobrīd pie mums grib būvēt? Līdz 300 metru augstumā. Vienkārši elementāra matemātika. Tātad putns, kurš var par 150-200 metriem pacelties virs 100-metrīgā vai 150-metrīga rotora, tātad tas summā iznāk kaut kādi, cik tur iznāk. Es pat tātad 350 metri, ja? Un, ja mums ir 300 metru augsta turbīna, paceļoties 200 metru, cenšoties pacelties 200 metru augstumā, vēl virs turbīnas puskilometrs. Kurš putns mums lidos puskilometru augstumā naktī pāri turbīnām? Un, arī, ja tādā blīvumā, kā šobrīd tiek plānots, ja jūs redzat Saldus novada karti, ar potenciālām 250 turbīnām, tad tādā blīvumā tiem gājputniem īsti pat nebūs, kur izvairīties. Jo arī par to tie ir pētījumi, ka līdz puskilometram, es atvainojos, līdz 5 kilometriem aplido šīs vēja fermas. Nākamais aspekts par plēsīgajiem putniem. Ļoti apjomīgs pētījums Zviedrijā ir pierādījis to, ka bieži vien tieši plēsīgie putni ir tie, kuri iet bojā, jo viņiem medīšanas paradumi ir tādi, ka viņi jau neskatās gaisā, viņu skatiens ir vērsts uz zemi, viņi cenšas saskatīt savu medījumu un tādā veidā var satraumēties. Par mazajiem putniņiem jau es teicu. Un tad ir tāds jēdziens kā barjeras efekts. Kas tad tas īsti ir? Tās ir putnu uzvedības izmaiņas. Reāli putni, tas atkal ir pētījumos, monitoringos pierādīts, ka putni vienkārši ir mainījuši savus ieradumus, viņi ir mainījuši barošanās vietas par 100 līdz 600, bet ir arī atsevišķi pierādīti gadījumi, ka pārvietošanās notikusi ir ļoti lielos attālumos,
un daudz mazāk gulbju, zosu atgriežas vietās, kurās ir uzbūvēti vesi. 8 pētījumos par lidošanas uzvedību ir konstatēts, ka gulbi vai zosis, kas lidojuši ves virzienā, ir turpmāk vairījušies no ielidošanas vēja parka teritorijā, un attālums ir līdz 5 kilometriem. Un reāli arī sarunvalodā runājot, putni vienkārši pārvācas dzīvot citur. Ja? Cilvēkam viņa māja ir tur, kur viņa māja ir, viņš nevar paņemt savu māju un pārcelties citur. Bet tas it kā ir ļoti vienkārši. Jā, putni tik daudz nemaz nenositas, viņi spēj izdzīvot, viņi pārceļas, bet tagad vienkārši padomājot par reālo situāciju, ko tad mēs varam secināt? Iztēlojamies 300 metrīgas vēja turbīnas, vēja parkus, kur mūsu karte ir priekšā. Tātad, ja turbīnas tiek uzbūvētas tādā augstumā un tādā blīvumā, kā tās šobrīd tiek plānotas, tad reāli Saldus novadam ir ļoti augsts risks vispār palikt bez putniem. Īpaši lielajiem plēšputniem, kuriem ir vajadzīgas konkrētas dzīvotnes, konkrēti biotopi, jo vienkārši nebūs vieta, kur tiem liksdot. Potenciāls risks ir, ka gājputni nevarēs pie mums atnākt, ka viņi nevarēs pārlidot vai aplidot šīs turbīnas, un tālāk jau, te es varbūt drusciņu savu fantāziju pieliku klāt, bet reāli, ja mēs tā domājam, ja jau viņi netiek no dienvidiem pie mums, kā tad viņi tiks tālāk uz ziemeļiem. Par sikspārņiem ļoti ātri, ļoti īsi, par sikspārņiem diezgan daudz ir runāts arī. Tātad par to, šo sikspārņu apsekojumu vadlīnijas izlasot viens no pirmajiem teikumiem. Tātad visas sikspārņu sugas ir aizsargājams gan starptautiskajā, gan nacionālajā likumdošanā, uz tām attiecas vairāk starptautiskās konvencijas. Sikspārņi vēl daudz jūtīgāki ir nekā putni. Lielākais risks sikspārņiem, ka to iekšējie orgāni tiek traumēti, tās ir saucamās barotraumas, pat tieši nesaskaroties ar turbīnu lāpstiņām. Un līdz ar to arī reālais bojāgājušo īpaņu skaits nav nosakāms, jo viņi nemirst uzreiz uz vietas. Par krēsls un nakts stundām, viņi ir mazāki, tāpēc viņus pat var nepamanīt. Un šeit ir slīprakstā izcelti tieši citāti no šīm vadlīnijām, un ar sarkano es centos izcelt tādu, kas ir, piemēram, viens citāts, Ves uzstādīšana nav pieļaujama piekrastes joslā līdz 2 kilometru no jūras krasta, Latvijas rietumu piekrastē no Kauksraga līdz Lietuvas robežai, un līdz 1 kilometru attālumā no krasta Rīgas līča rietumu piekrastē no Igaunijas robežas līdz Rīgai. Tas ir vadlīnijās teikts, kas notiek, kur mums būvē, kur plāno. Tātad vēl par mežiem, ka meži ir ļoti nozīmīgs sikspārņu biotops, protams, dažādās dzīvošanas vietās, un tās sikspārņu sugas, kuras sauc par ves augsta riska sugām, tās izmanto dažāda izmēra klājumus, izcirtumus, lauces, meža ceļus, stīgas, mežmalas, šos biotopus, un izveidojot izcirtumu vēja staciju uzstādīšanai, tiek radīts ekoloģiskais slasts, sikspārņiem pievilcīga barošanās vieta, vienlaikus arī ar augstu bojājas risku. Par atkal līdzīgi par
vasaras mītnēm. Tātad viņi arī tomēr cenšas, tie, kur izdzīvo, cenšas atrast citas vietas. Un vēl viens ļoti būtisks aspekts, par kuru īsti nerunā, bet vienkārši mums vajadzētu iztēloties. Tātad, es centos tur tādu fotomontāžu uztaisīt. Iztēlojamies vienu to vēja turbīnu, ap to. Tie aprēķini par tiem 2-3 hektāriem ir par mazāk izmēru turbīnām. Tātad jau dzīvotnes tiek cik lielā platībā vienkārši iznīcināts, neatgriezeniski iznīcinātas. Tālāk par spārnu transportēšanu. Tātad iztēlojamies, cik milzīgi tie spārni ir, cik plats ceļš ir vajadzīgs un cik plata josla ir vajadzīga apus ceļam, lai varētu izgriezties, lai varētu izmainīties. Tas ir viens. Tā kā reāli, tas arī nav mans izdomājums. Tātad rādījus nav mazāks par 700 metriem, tātad tur būs kārtīgi skrejceļi. Šķērsojamie pauguri tiks nolīdzināti, koki tiks izcirsti, krūmāji tiks izcirsti, purvāji, mitrāji tiks nosusināti, tiks veidoti meliorācijas visādas ietaisas. Jā, un tātad, principā tās ir visas teritorijas, visi biotopi, visas dzīvotnes, kas vienkārši neatgriezeniski tiks iznīcinātas. Tātad, kā jau es teicu, par meliorācijas objektiem, par grāvjiem, kas pirmkārt tie atkal paņems vietu putniem un visai dzīvajai dabai vajadzīgo, un arī par mitrumu režīmu. Ja? Tātad tie, kas dzīvo mitrainēs, tie vairs tur nevarēs dzīvot arī tiešā tūmā, tādēļ, ka būs nosusināts. Un bieži vien domājot un runājot par vēja elektrostacijām, mēs saprotam tikai to vietu, tikai ceļu, bet ir jau arī visa pārējā infrastruktūra, elektroapakšstacijas un viss tas, kas atkal paņems ļoti lielu daļu no dzīvotnēm. Lūk, šī ir tikai patiešām dažu materiālu analīze. Galvenā uzmanība bija tīri redzamajam, fiziskajam, tas ko mēs, kas ir viegli saskatāms. Ja? Bet pārējo mums nav pat īsti iespējams iztēloties. Un jā, šis ir atkal citāts. Kopumā putnu uzvedība ir pētīta galvenokārt mazos vēja parkos un attiecībā uz atsevišķām turbīnām, nevis lielākos vēja parkos vai tādos, kas aptver plašas teritorijas. Tas ir arī citāts no šī pētījuma, ja? Tā kā mēs vispār nezinām, ja tiek plānots apjomā daudz lielāks. Tā, šiem es palikšu pāri. Lūk. Tas ir tas, ko mēs visi gribam redzēt. Paldies!